tūlīt uzzināsim, vai ķīnieši man nav apčakarējuši. Šitam launcham bija beidzies gada updates. Domāju, neņemšu tajā brīdī. Pa kādu laiku pagaidīšu, tagad nopirku aļikā to update karti. Skatīsimies, vai viss ir ok. Jo ir tā, ka no aļika var nopirkt update karti tikai tiem, kas ir Ķīnas tirgū pirkt. Tie launch skeneri Eiropas versijai tur nevar nopirkt. Līdz ar to varbūt visādi, jā. Bet tūlīt arī mēs to uzzināsim. It kā jau 2 reizes pircis, nav problēmas. Jā, viss kārtībā aizgāja. Pastīsimies intereses pēc, cik pa to gadu ir panākuši klāt update. 42 jau bija, tas nav aktuālais cipars. Pastīsimies. Nav tik daudz īstenībā, 61. Bet, reizi kaut kādos, ik pa gadām es domāju, kā minimums, jo daudz domā, ka tas skar tikai kaut kādus jaunus auto tajā sarakstā klāt, bet patiesībā sakot, viņi arī izlabo kaut kādiem veciem protokoliem vai kaut kam, kaut kādas lietas, kas nav strādājušas līdz galam, to viņi arī izlabo, un tāpēc ir tā, ka tas nav stāsts tikai par jauniem auto, piemēram, rekti visāds bateriju matching, viskādas lietas, un pastīsimies, piemēram, kaut kādiem, labi, vāz mums taču neinteresē, bet kaut kādiem Subaru, kas mums te vēl tāds Škoda, piemēram, kas pēdējās update'os tur ir iekļauts. Tur uzspiest uz. Un tā viņš arī parāda. Rek ir, redzi, te ir pievienota bāzes funkcijas un speciālās funkcijas. Redz, teiksim, kaut kādas tādas lietas. Arī kaut kādas jaunas funkcijas pievienotas, tas nav tā, ka tikai jaunas mašīnas, tā kā, pa reizei vērts iztērēt tos 75 sēriks, lai tā lieta ir svaigāka.